Renārds Udrs ar mani pēc bronzas serijas pirmās spēles Arēnā Rīgā. Renārs 10 vārti gūti šajā spēlē. Nikers komandai tev pašam 4. Kāds komentārs par maču? Vakar ļoti labi sagatavojamies. Manuprāt, Zigmunds izdarīja visu, lai mums būtu lieliski apstākļi. Sagatavojamies, izjutām laukumu un izdarījām visu, kā vajag. Ko var pateikt par savu komandu? Tomēr Arēnā Rīga, liels laukums, skaļš atbalsts no saviem faniem, kur mērojuši tālo ceļu. Kādas emocijas vispār laukumā par šo uzvaru? Emocijas ļoti labas. Man tiešām prieks, ka arī Kuldīgas fani var šajā lielajā arēnā sagādāt tādu atmosfēru. Laukums nebaidīja? Kaut kas jauns, kaut kas nezināms, tik liels. Labi sagatavojaties? Jā, tas, kad aizdījām vakar treniņu, ļoti palīdzēja un izjutām laukumu. Sākumā bija nepierasti, bet uz šodienas spēli jau bijām gatavi. Jā, pašam tev 4 vārtu gumi šajā mačā. Varbūt neizcēlies tu tā tik bieži ar tik daudziem vārtu gumiem vienā spēlē. Ko var par savu spēli pateikt? Uzreiz sākumā aizgāja kaut kā ļoti labi. Perfekts komandas biedru piespēles. Bija daudz momentu, varēja vēl iesist, bet arī labas piespēles tiešām. Robins labu piespēli 1-1 iedeva. Ar Jēkabpili regulārajā sezonā mums neizšķirts pašā sezonas sākumā, pēc tam gan uzvara izbraukumā. Ko gaidījāt no Jēkabpiles komandas? Kaut ko vairāk, kaut ko mazāk varbūt? Nē, tā arī gaidījām. Bijām izanalizējuši, sagatavojāmies pret viņiem un zinājām viņu stiprās vājās puses un visu izdarījām. Jā, Vitālija Voskāna galvenos norādījumus izdevās izpildīt. Treneris priecīgs par maču? Manuprāt, jā. Daudz gūtu vārtu. Beigās viņš prasīja mums iesis 10. To arī izdarījām. Tā kā, manuprāt, jā. Labi, Renār, paldies. Un tad veiksmi jau 4. maijā Jēkabpilī. Paldies.